un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Podkāsts Beats un vārds sadarbībā ar Daylight, EHRFM podkāstu sadaļā un YouTube Hiphops LV meklējam. Jūs jau droši vien esat atraduši. Šodien pie manis ir ciemiņš, šoreiz viens, un tas ir neviens cits kā I Mean Lau. Čau. Labdien. Paldies, ka ieradies. Paldies, ko uzaicināji. Bišķiņ parunāsim. Pirmais, mēs abi esam bišķiņi apslimuši. Bišķiņi. Labi, kā abi. Abi. Jo ja viens būtu, tad otram būtu iespēja saslimt, tad tagad vairs nav. Jā. Es atvainojos visiem operatoriem, montieriem. Tā, par ko mēs sāksim runāt? Mēs varētu sākt runāt par to, ka es biju, tev bija albuma noklausīšanās. Es biju ciemos, piektdien tas bija, ja es pareizi atceros. 3. maijs forši atnāci. Jā, tieši tā. Bija ļoti forši, ļoti karsti. Tas ir iemesls, kāpēc es pieņemu, ka tas ir iemesls, kāpēc es tik bieži gāju pēc dzērieniem. Temperatūras ziņā bija karsts. Jā, vienu brīdi bija baigi karsts tur iekšā palicis. Un jā, es arī tāpēc šo to nedzirdēju līdz galam, tāpēc, ka es vajadzēju pie bāra stāvēt, atvēsināties, iziet ārā, bišķi pelpot svai gaisu un tā. Bet pasākums man ļoti patika. Kādas tev sajūtas ir pēc tā? Ļoti pozitīvas. Zini kā, tas albums, es viņu raksturoju kā tādu mugursomu. Tas viss albuma rakstīšanas process ir vilkt kaut ko no sevis ārā un likt iekšā mugursomā. Un tā mugursoma ir tas projekts. Un tad pirms projekta izlaišanas tā mugursoma ir palikusi tāda riktīgi smaga un gribas viņu noņemt nost un iedot cilvēkiem beidzot. Un tad tagad pēc šitā pasākuma ir tāda sajūta, ka bišķiņ jau daļa no tā svara ir noņemta nost, var mazliet vieglāk elpot, jo arī pats projekts ir jau pa lielam pabeigts. Šonedēļ brīvdienās vēl braucam uz Ventspili pie Oskara izdarīt pēdējās master lietiņas, master detaļas, bet pa lielam projekts ir pabeigts. Un, tas bija tāds tā kā checkpoints tam, ka sajust, ka tiešām tas projekts beidzot ir pienācis līdz beigām, līdz galam, jo pagājuši ir riktīgi daudzi gadi. Vecs jau esmu palicis kopā gandrīz 3 gadi no pirmajiem beatiem, kad ar Kristapu sākām kaut ko likt kopā, sākām skatīties projekta virzienā. Jā, pagājuši ir pa lielam 3 gadi un 2 gadi tāda aktīva darba. Kristaps, tas ir Krišs, jā? Krišiņš. Es sapratu, ka agrāk viņam bija Refleks, es pareizi izrunāju, jā? Refleks, jā. Tagad viņš sevi nosaucis ir pa Krišs. Viņš teica, ka viņš drīzāk rezonē ar Krišu nekā Refleks, jā. Labi. Kāpēc? Droši vien man tas būtu viņam jāprasa, bet ja tu zini, to arī var pastāstīt. Tā bija viņa atbilde. Vienkārši Refleks nejūtās līdz galam kā viņai. Viņš teica, ka viņš jūtas drīzāk kā Kriša nekā Refleks. Jā, runājot par koncertu, atgriežamies pie koncerta. Visi cilvēki tā kā saprata, kā tev liekas, varbūt tu arī nezini, bet visi cilvēki saprata, uz kurien viņi ir atnākuši, jo es atceros, kad atnācu uz konci, es sapratu, es pats līdz galam nesapratu, tā ir albuma noklausīšanās, vai tu arī kaut ko iemauksi un tā, jo es ārā stāvēju, dzēru savu aliņu pirms pasākumu, un es dzirdu, ka čaļi saka aizmīri, tūlīt koncerts sāksies pēc 20 minūtēm. Es domāju, vai viņi ir pareizi sapratuši, uz kuriem viņi atnākuši, vai nebija kāds, kas tur bija, teica, man likās, ka tas būs koncerts, un tā nebija. Man liekas, ka ne visi līdz galam saprata, ka tas būs tiešām albuma noklausīšanās pasākums, kaut arī tas bija nosaukumā. Nosaukums bija Rīta Saule albuma klausīšanās pasākums. Bet nebija neviens apvainojies, neviens neteica, ka ir vīlies vai kaut ko tam līdzīgu. Un tā doma arī bija tāda, ka kāpēc gribēju to taisīt nevis kā koncertu, bet kā klausīšanās pasākumu, jo live performancēm ir jau tā sava skaņa, bišķiņ klāt tas savs vibes, bet gribējās tieši uzburt to atmosfēru, kurā mēs visi kopīgi uz
krūtas skaņu sistēmas varam dzirdēt to projektu. Jo mums tur ir daudz viskaut kādas odziņas tajos skaņdarbos. Viņš tāds ļoti dinamisks ir ar viskaut kādām bridžiņiem un bedrītēm un basiņiem zemajiem un gribējās, lai tieši to kopīgā telpā visu var pēc iespējas kvalitīvāk izbaudīt. Un man ir liels prieks, ka tas koncepts bija tāds. Man ļoti patika. Man patika redzēt cilvēku reakcijas. Man patika, ka cilvēki neko īsti nezināja no tā, kas tur skanēs. Un tad vēl jo vairāk bija tas pārsteiguma moments gan cilvēkiem, ka viņi nezin, ko tad viņi īsti dzirdēs, gan arī man redzēt gan savu kolēģu, a.k.a. reperu, gan arī klausītāju reakcijas un pēc tam atsauksmes. Un tas ir tas, ko es gribēju un kāpēc arī tas pasākuma koncepts bija tāds. Tu teici, ka jums ir, ja es pareizi atceros, tu teici, ka jums ir pabeigt 90% albumu, vai ne? Es teiktu 97. 97. Vai pēc tā pasākuma, vai pēc tās pasākuma ir procenti ir pamainījušies? Vai, es domāju, uz abiem virzieniem tas varētu būt, jo varbūt kaut ko pamanījāt tādu, kas kaut kas nav tā kā vajag. Varbūt pamanījāt, ka ir labāk nekā patiesībā, kā tev liekas? Nu mums tur viens pants vēl nebija uz pasākumu. To mēs cerams, ka dabūsim, bet stāvēja publikā arī pats Oskars, kas ir Master Jacks, pierakstīja visu, kā viņam tas izklausījās telpā, kaut kāds vēl pēdējos labojumus veikt arī no tā, ko viņš dzirdēja laivā. Bet nē, pa lielos vilcienos nekas mainīts netiks, tikai piekoriģēts, viss vēl bišķiņ labāk salīmēts kopā, masterojot, lai tas viss pēc iespējas tā kopīgāk skan, kā tam projektā būtu jāskan. Es viņu kā čalis, kurš arī masterē un miksēs, viņu ļoti labi saprotu, ka tu esi noklausījies 10 vietās, un ja vēl tev ir iespēja noklausīties kādas koncijas skanēs uz tumbām, uz kurām parasti izpilda muzonu koncerta zālē, tad es viņu pilnībā saprotu, ka viņam bija līdzi kaut kāds checkbox un sarakstīja, uztaisīja lietiņas, bet man liekas, ka ļoti vērtīga pieredze arī priekš viņu bija un priekš mums, lai tieši tā arī saprastu, ko tad vēl piekuriģēt, jo konči būs un svarīgi, lai skan krūti nevis tikai austiņās, bet arī laivā. Tas ir sanāk tavs 5. albums, vai ne? Kopā 5. latviski 3. Sāku ar angļu albumiem, angļu valodā. Pirmie 2 bija, un tagad 3. latviski. Pa vidam vēl bija maziņš EP 4 dziesmu, bet projekts lielais 5. Jā. Kā bija mēs par šito runājam ar Amanito, jo Amanito arī bija sācis angliski, un pēc tam viņš pārgāja uz latviešu valodu. Kā tev bija tas pagrieziena brīdis no angļu uz latviešu, un vai tu jūti to, ka latviski sākot repot dziedāt, vai parādās vairāk klausītāju? Jā, protams. Es sāku angliski, vienkārši tā jutos ērtāk. Latviski es arī īsti mūziku kā tādu nebiju klausījies. Ļoti, ļoti maz. Tiešām ļoti, ļoti maz. Biju uzaudzis ar ārzemju mūziku. Mamma klausījās kaut kādus hausiņus un bija tāds mākslinieks Seal. Šēra klausījās, un tad tas bija tas, ar ko es uzaugu bērnībā. Pēc tam, sākot spēlēt basketbolu, jau manā pasaulē ienāca hip-hops. Bet latviešu mūziku klausījies gan vispār nebija, un tad kaut kā dabīgi likās, ka ir jāsāk angliski. Bet jūtu, ka vajag latviski pirmkārt, lai lokāli cilvēki vairāk sadzirdētu un pamanītu, ka es tāds fuiciņš esmu. Un otrs, man gribējās uzlikt sev to tādu tā kā pārbaudījumu. Man mūzika patīk rakstīt tā ļoti plūstoši. Priekš manis mūzika ir kaut kas tāds ļoti, ļoti flowīgs un plūstošs un skanīgs, un pati latviešu valoda, manuprāt, ir salīdzinoši diezgan kokaina. Un tad sākot rakstīt latviski, es uzliku savu tādu mērķi, ka es varēšu rakstīt latviski vai iemācīšos rakstīt latviski tā, ka joprojām saglabājās tā plūsma un tas flowīgums arī mūsu valodā, un tam man ļoti patīk ir ņurcīt tos vārdus, kaut kā izdziedāt citādāk, kaut kur kādu galotnīti noraut, bet lai tas viss kopā skan tā ļoti plūstoši un patīkami. Es pirms gadiem kaut kādiem vēl 15 varētu piekrist, ka latviešu valoda ir kokaina, bet tagad pēdējos, jau cik jau reps tā diezgan ir lielos apgriezienos Latvijā, visi gandrīz jau ir iemācījušies to valodu pasniegt tā, ka viņi skan jau gan repā, gan dziedāšanā jau tā kā tu saki par to plūšanu uz bīta, jā, tā kā tas ir attīstīts un
Tas ir ļoti forši. tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Tieši tā, jā. Starp citu, jā. Pamanīju, ka tev, es atzīšos, neesmu visus 5 albumus noklausījies. Pateikšu godīgi. Neapvainošos. bet, jo es pats personīgi par tevi uzzināju, samērā nesen, laikam, pirms gada kaut kāda, varbūt 2. Es tik saprotu, jau kāds 7 gadus es spēlēju. 7 gadu kopā, jā. No 17. gada. Un, jā, un man bija, tev ir dziesmas, pamanīju, ka tev ir nosaukumi dziesmām tādi kā Third Eye, 369, Visums, Spiritual Wellness, tas bija albuma nosaukums pat laikam, jā. Un vēl dažādi visādi jēdzieni, kas saistīti ar spirituālismu un garīgumu un visumu, jā. Kas tevi tā kā uzvedināja izmantot šādus jēdzienus? Tās bija grāmatas, tās bija kaut kādas psihodēliskas vielas, vai tie bija trendi, ka tagad, ir skaidrs, ka tagad mūsdienās ir runāt ļoti trendīgi, gan TikTokos, gan visur mēs ejam, redzam visādas guru, spirituālus 19-gadīgus un tad, protams, no tās informācijas, kas mums ir pieejama un kas mums ir apkārt, tas ir tā kā, normāli, ka cilvēki saklausās un tad viņi tur mauc, jā. Pirms 7 gadiem vēl tāda īsti nekur nebija. 7 gadiem. Tas bija laiks, kad sāka vēl tikai, parādīt. Bet, jautājums ir varbūt konkrētāk, kur tu no kurienes tu iedvesmojies tieši tajās tēmās? Tā bija informācija, ko es uzsūcu ļoti daudz, ko man vajadzēja uzsūkt, kuru es atradu, kuru mani atrada. Jo man bija tāds, es viņu saucu par tādu pazušanas laiku savā dzīvē, jo es biju basketbols, es biju nopietns basketbols, un tad es biju visu savu identitāti veidojis ap to, ka kas es esmu basketbolists. Un tad visi mani dzīves mērķi bija saistīti ap to, un tad ap 16, 17 gadiem es sapratu, ka basketbols es necentīšos būt profesionāli, un tā kā sāku to sportu laist prom, un līdz ar tā sporta laišanu prom man sanāca laist projām arī to savu identitāti. Un tad pēc sporta skolas beigām, pēc 12. klases, basketbols vairs nebija, un man bija tāds, kas es vispār esmu, tagad es neesmu basketbolists. Un tam man bija 3 gadus tāds sevis meklēšanas posms, kurā es tad mēģināju saprast, kāpēc es šeit esmu, kas man šeit vispār ir jādara. Un tad pirms tam arī es pasauli redzēju caur tādu mazu spraudziņu, un tad bija vis kaut kādi notikumi dzīvē, kas man to spraudziņu uztaisīja pēkšņi šitādu. Un daudz informāciju uzsūcu, mācījos par sevi, par cilvēku, par psiholoģiju, par prātu, par to, kā strādā šitā pasaule, uz kādiem likumiem viņa ir veidota. Un tad tā bija vienkārši tā brīža mana aktuālā informācija. Ļoti daudz uzsūcu gan no grāmatām, gan no podkāstiem, gan video YouTube skatījos. Un, Tu to informāciju vienkārši saliec kopā un kaut kādā veidā sasaisti ar savām pieredzēm un tad izdara kaut kādas secinājumus. Tu gan jau tev analītiskais prāts arī kaut kāds darbojās. Jo es pamanīju, tas ir visiem, kas labi izlasīt ir viens, bet man šķiet, ka vajag tomēr izlasīt ir viens, bet vajag to piedzīvot un kaut kādā veidā, un ja tu vari to visu vēl salikt kopā, tad tas var strādāt. Bet ja manā skatījumā, ja tu tikai izlasi kaut ko, tas nevienmēr strādā. Bija daudz testēšana. Bija daudz testēšana. Jā. Visu caur sevi testēju, un daudz, kas joprojām ir palicis manā tajā ikdienas psiholoģijā, tajā, kā es skatos uz pasauli, bet tā visa informācija jau kādu laiku man ir nostādusies, es rakstu to, kas manī ir iekšā. Es necenšos rakstīt par kaut ko ārēju tik ļoti, par ko es pats neesmu tik zinošs vai kompetents. Es rakstu par to, ko es zinu vislabāk, un tas ir, kas notiek manī, manā prātā, manās sajūtās. Un tas bija vienkārši tāds periods, kad tas bija man vajadzīgs, kad es to visu mācījos, un tad attiecīgi par to arī salīdzinoši daudz pieskāros savā mūzikā. Tu iepriekš minēji par basketbolu, ka tu aizgāji prom no basketbola. Kas bija tas iemesls, kaut kāda trauma vai vienkārši apnika? Jo es sapratu, ka tas nebija tā, ka tu tagad atradi mūziku un nācās šķirties no basketbola.
Es tik sapratu, bija gaps kaut kāds tajā starpā, vai ne? Bija gaps. Nu, es par mūziku, ka es varētu rakstīt mūziku, es vispār nebiju domājis nevienā brīdī, pat līdz brīdim, kad es pēkšņi sāku rakstīt, kas bija 20 gados. Bet tas jau bija pēc tam, tas bija jau vairākus gadus pēc tam, jā. Bija vairāk tādi faktori. Es esmu to stāstu arī, man liekas, kaut kur stāstījis. U16 Eiropas čempionātam gatavojāmies. Mēs ar šito Kristapu KP esam vienu vecumu, un mēs spēlējām kopā, gatavojāmies čempīšiem kopā uz U14. Kristaps vēl bija tā kā tās normāls cilvēks, un tad uz U16 viņš atbrauca no, laikam, savas Itālijas, viņš jau tur bija kādu gadu nospēlējis, un viņš pēkšņi bija jau kaut kāds 207. Un tad tas bija tas pirmais tāds gaps, ko es sajūtu starp džekiem, kuri tā kā varētu spēlēt tiešām augstā līmenī un starp to, kāds es biju. Neizaugu arī tik garš, man ir 1,84 m, lai varētu tā krūti spēlēt basīti. Ir džeki, kas spēlē arī ar 1,84 m, bet jā, tā ir priekšrocība. Tā ir ļoti liela priekšrocība, ja tev ir tie auguma centimetri klāt. Un arī U16 čempionāts. Tagad, kad esmu skatījies atpakaļ savā pagātnē, kā man ir gājis, U16 čempionāts man bišķiņ salauza. Es braucu uz čempionātu ar tādu domu, ka es joprojām esmu suns, kurš būs visu laiku laukumā, kurš spēlēs. Un tad mēs aizbraucām uz to čempi, un pēkšņi es vienkārši sēžu uz soliņa. Un tā bija tik drausmīga un bezpalīdzīga sajūta, ka es tā kā gribu iet laukumā, es gribu kāpāties ar saviem fujikiem pret Eiropas labākiem fujikiem, un es vienkārši pēkšņi sēžu uz soliņa un atceros, ka es vienkārši skatos no malas to visu un jūtu, kā man vienkārši tāds life force iziet ārā kaut kur no manis. Un tas arī noteikti bija vēl viens iemesls. Un, motivācija, drives kaut kāds pazuda tajā brīdī, vai tas nebija kaut kāda nepārliecība? Tas bija jau tie kaut kādi citi faktori, un tas bija vēl tāds pēdējais, kurš man tā kā pagrieza galvu citur, ka es sapratu, ka mans dzīves ceļš ir jāmeklē kaut kur citur. Un es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka es tā izdomāju, ka tas bija tas lēmums, ko es pieņēmu. Un noteikti nevienā brīdī nenožēloju, ka es joprojām neesmu basketbols vai neturpināju spēlēt profesionāli. Viesuls, piemēram, teica, ka viņš jebkurā brīdī iemainītu, viņš 15 gadus futbolu nospēlēja, viņš teica, ka viņš jebkurā brīdī iemainītu savu repa karjeru pret futbolas karjeru. Es nē, noteikti nē. Jā, interesanti, ka tu pateici, stāstīji par tiem izmēriem. Tu pateici, Kristaps 2,07. Es kaut kā tajā brīdī vispār par kaut ko citu iedomājos. Kāpēc? 2,07. 2,07. Ok. Dažreiz tā gadās. Tavs muzons ir tāds mierīgs, čilīgs, mīlestību, kā saka, un tādu pateicību vēstošs, nesošs, ja? Bet ir, protams... Arī. Jā. Bet, es nezinu, vai tā varbūt tur ir apakšā, protams, kaut kādas dusmas, kas konvertējās kaut kādā savādākā enerģijā, bet, pieņemsim, ir reperi, kuri tur agresīvi mauc, jā, un dusmas laiž ārā un tā. Kā tev liekas, no kurienes tas nāks un vai tas ir saistīts kaut kādā ziņā ar bērnību, un vēl kas tas, ka Vēl papildu jautājums, kāda bija tava bērnība? Vai tu viņu uzskati par labu, vai labvēlīgu, vai par nelabvēlīgu kopumā? Tavs jautājums, no kurienes nāk dusmas, ko reperi liek iekšā? Jā, kāpēc tu mauc tā, ja? Kuri, protams, tikko es nosaucu visas tās sajūtas, kas ir jūtamas, teiksim, klausoties tevi, un tad ir dusmas un agresija, un no kurienes tas nāk? Un kāpēc cilvēks izvēlas tieši darīt tā? Vai viņš neizvēlas, vai viņš vienkārši dara, kā jūt? Kaut kādā ziņā varbūt izvēlas. Man liekas, ka ir dažādi mākslinieki. Ir mākslinieki, kuri vairāk izvēlas to savu māksliniecisko tēlu, un tad ir mākslinieki, kuri vairāk ļauj tam mākslinieckajam tēlam pašam iznākt ārā pa sevi. Un tad ir noteikti kaut kādi, kuriem ir kombinācija no abiem. Es nezinu, es kaut kā nekad to savu tēlu neesmu tā speciāli veidojis. Es saku, man rakstot muzonu vienmēr ir svarīgākais
svarīgākais mērķis, ko es uzlieku sev rakstot muzonu, ka es tieku pēc iespējas kaut kur dziļāk un pasaku vienkārši to, ka šis kaut kur manī sēž, un tas bieži vien ir tāds ļoti terapeitisks process, un caur muzonu es īstenībā arī ļoti daudz sapratis par sevi, par to, kas vispār notiek manā prātā, manās emocijās, un es savu muzonu saucu par tādu atvērto publisko dienas grāmatu, kur es vienkārši tā pēc iespējas necenzētākā veidā lieku iekšā to visu savu iekšējo pasauli. Un gan jau, ka jā, tas, kādos apstākļos cilvēki ir uzauguši, kas viņiem ir bijis tuvs kādu mūziku, viņi ir klausījušies, tas viss noteikti šeipo to, kāds ir mākslinieka skanējums. Par bērnību. Tagad arī pēdējos gados, digojot iekšā savā pagātnē, ir sanācis arvien vairāk skatīties bērnībā. Un viena lieta, ko esmu sapratis, ir tas, ka tas, kā mēs uzaugam, mums šķiet, ka tā ir norma, ka tā bez mazai visi ir uzauguši, vai ka tas ir vienkārši tas, jā, kā ir jāuzaug. Un tad es noteikti nevarētu teikt, ka mana bērnība ir bijusi slikta. Man ir bijuši super daudz labi notikumi un labas atmiņas, bet domāju, ka tāpat kā jebkuram bērnam ir bijušas arī kaut kādas nepatīkamas pieredzes un kaut kādas traumas, kas ir izveidojušās no bērnības, bet bez tā jau īsti neviens, manuprāt, nevar uzaugt. Svarīgākais, manuprāt, ir dot bērniem tos tūlus, ar kuriem tu vari saprast, kas ar tevi ir noticis, jo sūdi sākas tad, kad notiek tās visas pieredzes, un ka mēs viņus vienkārši kaut kur pabāžam apakšā, un tad viņus tur kaut kur vienkārši pūst, un mēs nemaz īsti nezinām, kas un kāpēc ar mums notiek. Un tas ir mans tāds svarīgs message, ko es gribu nodot, jā, ka mums vajag zināt un saprast, kādi ir tie tūli, ar kuriem mēs varam vienkārši uzzināt, jā, kas mēs esam, un tam nav jābūt. Mums tas nav pat jālabo vai tagad jānožēlo vai kaut kas, bet tajā brīdī, kad mēs uzspīdam vienkārši gaismu un apzināmies skaidri tās lietas, kas ar mums ir notikušas, manuprāt, mums vienkārši ir vieglāk un mēs pilnīgāk varam būt sev paši, jo mēs vienkārši pazīstam sevi labāk. Nav tie melnie punkti, uz kuriem mēs neesam paskatījušies. Jā. Tūlī, es vispār uzskatu tā, ka mākslas ziņā tu nevari būt mākslinieks, ja tev nav kaut kāda iekšēja traumu un bijušas kaut kādi kompleksi, kas tev tā kā mēģina, jo mākslinieki bieži, man liekas, mēģina ar to kompensēt kaut kādu savu trūkumu, savu sāpi, un tā mūzika jau arī kaut kādā ziņā ir tūls, jo mūzika ir... Ja, tā varbūt arī cita veida māksla, vienkārši tur tu izliec sevi un kaut kā lēnām ārstē, tā ir tāpat tā terapija, mūzika, vai gleznošana, vai tur vēl kaut kas. Šis sasaucas kopā ar to, ko tu man droši vien kaut kad prasīsi par projektu, kas nāks ārā. Kā mēs palikām? Mūzika, terapija. Mūzika. Traumas. Rīta saule, jā, albums. Rīta albums. Ko tev vispār pašam tas nozīmē? Rīta saule, tāpēc, ka kad sāku rakstīt muzonu, tā kā tu saki, jā, tas man bija, ar to man iesākās tas savs kaut kāds sevis šīs iepazīšanas, saprašanas un kopā salīmēšanas posms, kas ir gājis šos 7 gadus no pirmā albuma līdz tagad, kas būs Rīta saule, un tāpēc šis albums ir Rīta saule, jo es jūtu, ka esmu izdarījis tādu ļoti lielu un svarīgu darbu, kas man bija jāizdara ar viskaut kādiem demoniem un ēnām un tā tālāk, un tad tagad es jūtu, ka esmu izgājis tajā savā Rīta saulē, un Rīta saule simbolizē jaunu sākumu, jaunu dienu, un tieši tā es arī jūtos šobrīd savā dzīves posmā, ka tā ir ne tikai muzikāla Rīta saule, bet arī noteikti manas personīgās dzīves Rīta saule, kad ir noslēgums kaut kādam tādam lielākam dzīves periodam un var iet nākamajā iekšā. Dvēseliskā Rīta saule, teiksim tā, ja? Jop. Muzonis ir taisījis visus, cik es saprotu, Krišs sajauc. Muzonis ir taisījis visus Krišs, jā. Jop. Rīta saulē. Rīta saulē. Jop. Visu production. Agrāk lielākoties tu mauci uz ārzemju bītiem? Jā. Zināms, ka
tagad ir plašas iespējas ar beatsāriem, visādi YouTube un tā tālāk. Tad, kad es sāku rakstīt mūziku, es sāku, pirmkārt, latviešu mūziku nebija klausījies vispār. Līdz ar to nezināju vispār neko, ne māksliniekus, ne latviešu beatmakerus, nekā tas vispār pats process notiek. Bet jā, uzzināju, ka ir tāda lieta kā YouTube type beats, un tad pirmie 2 albumi ir pilnībā uz YouTube type beats no līsotiem beatiem. Pirmajā LV albumā jau parādās pirmais Lesija beats, pārējie arī bija līsoti. Otrajā LV albumā jau bija 2 Kriša beati, un tad tagad 3. LV albums ir pilnīgi viss producēts by Kriša. Nu, ir savi mīnus un ir savi plusi. Mēs jau kaut kad runājām ar kādu šeit, neatceros, kurā tas bija epizodē, bet tieši mēs par šo runājam, ka līzot, tas ir labs variants, kā ja tu trenējies, ja tu sevi apgūsti, tas ir labs variants, kā ātri dabūt beatu, kas tev uzreiz tā kā atbilst tavam vibam, ko tu tajā brīdī gribi pateikt, jo strādāt viens uz vienu, tas ir, ja YouTube tev ir miljons beatu, ko tu var noklausīties, principā, 100 beatus pa pāris minūtēm, ja tu sākumu paklausies un saprot, vai deries vai nē, bet protams, strādājot ar latviešu beatmakeriem, jau parasti tā, ka, kamēr sagaida beatu paku, ja kamēr tur atsūta un kamēr, ja kaut kas tur der, un tie nav tomēr miljons beati, ir parasti 10, 20 beati. Un viens uz vienu strādā, tas, man liekas, ir vēl laikietilpīgāk, jo pirmkārt, tu sāc strādāt arī gan arī beatmakeri strādā pie detaļām kaut kādām, kas parasti nenotiek, ja tev dabū gatavu līzu, jo no beatstāriem, tad tur parasti viņi pamet apakšā kaut ko varbūt pagreizi un viss, jā. Tas, man liekas, ir pats krūtākais. Tā kā, jā, tādā ziņā, un cilvēki jau bieži tam nepievērš uzmanību. Daudziem cilvēkiem vispār ir tā kā palielina vienalga, no kurienes nācis beats. Protams. Bet es ieteiktu novērtēt latviešu produkciju, ja jūs un izlasīt citreiz, kas viņi ir producējis, un ja tas ir latviešu beatmakers, tad tam visam apakšā ir daudz lielāks darbs komunikācija savā starpā. Beatmakerim ar reperi vai dziedātāju. Es ieteiktu vairāk novērtēt to. Pilnībā tev piekrītu, un manuprāt, tādā veidā strādājot, ko es arī sajūtu caur šo projektu, ir, ka tas gala rezultāts ir vienkārši autentiskāks. Tieši tā, jo tur nav tās, es esmu pamanījis pēdējā laikā, kad sākās Beatstar Beats, to var uzreiz nolasīt, bieži vien tāpēc, ka viņi ir, tādi, bieži, tagad jau generika, tā teikt, bieži vien, nevienmēr, bet tur ir cita enerģija iekšā. Tāpēc, ka tur ir ielikt, tur Beatstar beatu tu dabū no ārzem beatmakeri, kurš skaita otrā galā naudu tikai par katru līzu, bet tur te ir pavisam savādāk. Te ir, tas, ko es teicu, jā, miedarbība, ķīmija kaut kāda. Tas ir tas pats, kā skatīties uz 2 pāriem. Viens ir 80-gadīgs onkuls ar 20-gadīgu meiteni, jā, un otri ir 20-gadīgi jaunieši, jā. Tur ir jūtam tā enerģija, kas tur apakšā tam visam ir. Jep, tas viss tā daudz personīgāk sanāk, un galu galā man šķiet, ka arī, kas ir svarīgi, kvalitatīvāk. Tieši tā, jo to visu var, tur ir ieinteresēts abas puses, lai tas būtu maksimāli labi beigās izdevies. Jep. Labi, tas pa beatiem, runājot pa featiem, mēs te rīmējam, ja. Feat, Marko bija... Man ļoti patika Marko noklausīšanās, kad bija Marko Pants. Neierasti dzirdēt viņu uz autotune, protams. Nebija tur īsti tūniņš. Bija tonalitātes. Jo parasti Marko kā mauc, viņš mauc, kā jau Marko, jā, bet tas bija savādāk. Priekš mana savs, dzirdot laikam savu tūnu, man izklausījās, ka viņš ir beznotāji pilnīgi rau, bet tu laikam tad esi saklausījis. Nē, es saklausīju, ka tur bija. Es, protams, tad, kad iznāks vēlreiz pārklausīšos. Viņš ir tur, bet viņš ir ļoti, ļoti viegls. Ļoti viegls, jā. Vai ir vēl kāds feats, jo es neatceros, vai es tajā brīdī, kā jau es teicu, bija aizgājis paveidināt galvu vai ko, varbūt palaid garām kaut ko, bet jā, tad varbūt, ja tev tas nav noslēpums, protams. Ir Odiņš. Ods, bet viņš nebija neskanēja, tad... Bija. Starp citu, viens jautājums, ko es arī tajā pasākumā piefiksēju, gribēju uzjautāt, vai dažas dziesmas likās baigi īsās. Vai tas bija tā apzināti, vai viņas ir īsas, vai viņas tā kā tās nebija pilnās versijas?
Nē, tās bija viss bija pilnās versijas. Ir kaut kādi 3 gabali laikam albumā, kas ir ap 2 minūtēm vai pat bišķiņ zem 2 minūtēm. Tādiem tiem gabaliem vienkārši prasījās būt. Tur nebija nekas speciāli vai nespeciāli darīts. Kustinājām visu uz priekšu, kā likās, ka tas ir jākustina. Un jā, tie tādi negluži interlūdiņi, bet tādi vienkārši mazi vaibiņi. Mazāk vaibiņi. Labi, Marko Ots. Marko Ots. Tad mums ir intro trekā bišķiņ Kazimirs. Un vēl intro trekā cerams, ka būs vēl viens mākslinieks. Tas ir tas, kas vēl, kur to vienu pantu vēl vajag. Un tad ir vēl viena tāda māksliniece Gigi, kas Latvijas scēnām noteikti ir vispār pilnīgi nezināma. Viņa oriģināli dzied tikai krieviski un angliski. Un mēs ar viņu sakonektējām virtuāli jau diezgan sen, pirms kaut kādiem 5 gadiem, un man vienkārši ļoti patika tā viņas skaņa, un gribējās ar viņu kaut ko arī uztaisīt kopā, bet nebija vienkārši īstais treks. Un tad rakstot albumus, uzrakstīju to vienu gabalu, un man uzreiz bija tāds ka man vajag Gigi tur. Es aizsūtīju Gigijai to gabalu, un es viņai prasu, vai tas pār latviski raksti. Viņa tā nerakstu, bet uzrakstīšu. Un te viņa atsūtīja to savu pantu, un pirmais, ko es sadzirdēju, ka viņa enerģija un vibe ir noķērusi perfekti. Un kas man arī pēc tam ļoti iepatikās un arvien vairāk iepatīkas, ir tas, ka viņai latviešu valoda ir jūtami ne pirmā valoda, un tad pirmkārt jūt to viņas akcentu un jūt arī to, ka viņa teikumus liek kopā ne tā, kā mēs latvieši liekam. Un man personīgi ļoti patīk, tur ir tāda vienkārši oriģināli vēl viena odziņa, ko parasti, manuprāt, uz latviešu gabaliem nesadzird. Tāds vēl stāsts par fītu, jā. Labi, Klaus. Tad tā kā tas viens fīts paliek uz jautājuma zīmes. Jā, jā. Tas ir tas, lai paliek tā kā intrigai pagaidām. Jā. Gan tev, gan arī, kā es pieņemu, ka tev un pārējiem arī, jā. Jep. Man bija šī skaidrāk jau ir, bet pārējiem vēl jautājuma zīme. Varbūt var arī tā ātri vēl, vai vidēji ātri, pastāstīt kaut kādu, ja tu atceries kaut kādu smieklīgāko gadījumu, kas ir bijis ierakstot to albumu, un otrs ir lielākais challenge, kas tev likās ierakstot šo albumu ir bijis. Smieklīgi nav bijis. Nē, Viss ir liels challenge bijis. Viss ir bijis liels. Nē, ir bijuši daudz labi patīkami brīži. Ir bijuši arī, protams, grūtāki brīži un kaut kādas bedrītes, kurās šķiet, ka neiet nekas uz priekšu, kā gribētos. Bet nav smieklīgi, baigi bijis. Es saku, ir bijuši vairāk tādi ļoti lieli gandarījuma momenti par to, ka ir izspiests cauri un ir izdarīts. Challenge ir bijuši arī daudzi. Gan saprast, kur kādu fītu vai kurš mākslinieks vislabāk iedarās. Tad ir bijuši challenge ar to fītu vispār dabūšanu. Ir kaut kas vispār tā arī beigās neatnāca. Ir bijuši challenge nobeigt to projektu. Arī bija diezgan liels challenge, jo par cik tas laika periods bija tik liels un izstiepts, tad atskatoties atpakaļ, tas fujiks, kurš sāk rakstīt to albumu, noteikti vairs nav tas pats fujiks, kurš viņu ir pabeidzis rakstīt. Un tad bija kaut kādi gabali, kas ir iesākti pirms 1,5 vai pat 2 gadiem, un tad pēc tam es dabūnu to, teiksim, otro vilnu tam gabalam, un man viņš ir jānobeidz, un tad kā tas salīmējas kopā, vai tas vispār salīmējas. Un vēl viena liela lieta, ar ko regulāri ir challenge, ot arī par to pašu kaut kādu gabalu, kurš ir ierakstīts pirms 1,5 gada, un, teiksim, viņš ir ierakstīts kā melnraksts, un tad gribas viņu tā kā virzīt jau tālāk, bet ir pagājis jau tas pats 1,5 vai 2 gadi. Un tad, kad es esmu uztaisījis to melnrakstu studijā, esmu bijis ar kaut kādu konkrētu to enerģiju un vibe, ko esmu noķēris tieši tajā unikālajā brīdī. Un pēc tam es mēģinu to pašu vibe noķert atkal un ķipa bez mazai viņu replicēt, un tur sākas sūdi, jo
to pašu sajūtu, to pašu vibe, kāds viņš ir bijis tieši tajā brīdī, man šķiet, ka nav iespējams replicēt. Jo replicēšana pati par sevi jau nozīmē, ka tas ir kaut kas, ko tu mēģini atkārtot. Un tad tas vairs nav tas oriģinālais. Un tad ir bijis tās dziesmas, kur bija jāizsvarās par to, ka pats ja tas pirmais melnraksts varbūt nav tik kvalitatīvs, bet ka iespējams tāpat labāk ir atstāt to pirmo melnrakstu ar to varbūt kaut kādu vienu mazo kļūdiņu, bet vismaz tā enerģija būs tā īstā, nekā ja es viņu tagad pārrakstītu tīrāk, ķipa skanīgāk varbūt, bet tā enerģija uzreiz būtu jau bišķiņ cita. Un par cik man ir ļoti svarīgi, lai ir tā oriģinālā, autentiskā sajūta, tad jā, ar to ir bijuši vairāk challenge. Es saprotu ļoti labi, par ko tu runā, jo es arī esmu ar to saskāries rakstot trekus, un viens ir, pie kā es esmu nonācis, risinājums ir vienkārši, ja tu sāc dziesmu, tev viņa grib vai negrib jāpabeidz vienā tajā un pašā. Tajā dienā. Nevienmēr to var, bet tas ir labākais variants. Jā. Citreiz, bet kā man viens teica, man ir problēma vienmēr bijusi tā, ka es uzrakstu vienu pantu, 16, un man ir grūti uzrakstīt otru, jo man liekas, ka es tajā brīdī visu pateicu. Un tad man viens cilvēks pateica vienreiz tā, tas ir tā kā maratons jāuztur. Kad tu skrieni, tu piekūsti, bet tev ir jāpārvar līdz tai otrai elpai tas periods, un tad aiziet atkal. Un tad tu vari pabeigt. Es pāris reizes mēģināju, citreiz tas strādā, citreiz, protams, nē. Droši vien atkarīgs no tās dienas garstāvokļa. Bet, jā, tā tas ir. Un ar garo sarunu mēs esam, varbūt pa albumu tieši, varbūt tu gribi vēl pateikt kaut ko tādu, ko mēs vēl neparunājām. Gan jau, ka ir vēl daudz, ko tu gribētu pateikt, bet uz sitienu varbūt. Šis būs noteikti oriģinālākais un autentiskākais I Mean Love projekts, arī tā paša iemesla dēļ, par ko mēs runājām, ka viss ir veidots ar vienu producentu, miedarbībā, komunicējot, dīlojoties ar cilvēciskiem viskaut kādiem faktoriem. Un katra skaņa pa liela mēs ar Kristapu štukojām, ka laikam visā albumā ir 2 kaut kādi tādi maziņi sampli. Tas nozīmē, ka pilnīgi katra skaņa bez šiem 2 sampliem ir custom made, pašu radīta, pašu taisīta. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, kas dos šim projektam to savu tādu vēl unikālāku un oriģinālāku parakstu. Tas priekš manis laikam ir pats svarīgākais par šo projektu. Noteikti viņš ir arī gan jau ka skila ziņā kvalitīvākais, jo gribot, negribot, tas arī attīstās. Un jā, es ceru, ka cilvēki novērtēs. Kauna Tribes. Esam atpakaļ, Kauna Tribes, nekur neesam pazuduši, un I Mean Love ir atnesis arī vienu stāstu, kā jau visi. Kauna Tribe savu, jeb repa pazoriši. Tu jau zini, kas ir jāstāsta. Man ienāca galvā tādi 2. Viens ir par, kas gan jau ka ir arī izskanējis šajā programmā par dziesmas vārdu aizmiršanu, bet dziesmas vārdi ir aizmirsti nevienu reizi vien, kaut kādas frāzītes vai kāds 1, 2, 3 vārdi, bet bija viens privātais dzimšanas dienas pasākums, kurā man sanāca dziedāt dziesmu no sava pirmā vai otrā projekta, kas bija angliski, un it kā es biju viņam galvā izgājis cauri un tā tālāk, un tad es dziedu, man šķiet, ka jau ir dziesmas beigas, un tad vienā brīdī saprotu, ka tur bija vēl viens diezgan garš outro, kurš ir kaut kādi 16 bāri, un es saprotu, ka man pilnībā nav ne jausmas, kas vispār tur ir, ko es tur saku, un tad sanāca kaut kādas 40 minūtes vienkārši mamblot pie mikrofona. Es tā arī darīju. 40 minūtes vai sekundes? 40 sekundes. Es domāju, garš pants tev 40 minūtes. Vienkārši kaut ko mambloju, 40 sekundes taisīju kaut kādas skaņas. Man šķiet, ka pat ar visu to cilvēki nesaprat, ka esmu sačakarējies, bet pašam, protams, bija par to pazars, un bija viens koncerts, kur atnāca viens cilvēks. Man ir bijis arī tāds koncerts. Man liekas, visiem ir bijuši līdzīgi. 1 vai 7 vai 6. Bet bija viens. Kur tas bija?
Bija viens tāds, es par to koncertu, es jau zināju, ka viņš tur galīgi nebūs, un tas viss laiks, un tā arī tas, kā tas marketējās, galīgi nelīmējās kopā. Vajadzēja to honorāru, tāpēc tā kā piekrit, ka vai tā esam augšā, bet jā, nu, bija tā reize. Bet man arī tā reize ļoti patika. Nu, ir drusku tā sajūta tāda. Es neteiktu drusku, bet briesmīgi tā sajūta, protams. Bet, vienā brīdī jau tāpatās tu saproti, neko tur nevar darīt, un tu vienīgais, ko var izdarīt, tas ir izdarīt visu labāko, ko tu vari. Vienalga, vai tur viens cilvēks, vai tur miljons cilvēku ir. Jep, kas cits atliek? Ja nesalūsti tajā brīdī, jā. Kas cits atliek? Kas cits atliek, jā. Sīka runa, jeb ātrie jautājumi no topošā albuma dziesmā Ausma. Tu saki, smadzene plīst, eju uz terapiju drīz. Ko ar šito rindu domāji vai vēlējies pateikt? Vajadzēja iet uz terapiju. Man partneri pušoja, ka vajag aiziet uz terapiju. Es nevis laiku teicu, ka drīz. Bet actually tad, kad es uzrakstīju šito rindu, man bija nākamajā nedēļā sarunāt terapiju. Tā kā Viss legit. Viss legit. Labi. Pirmais radot dziesmas ir beats vai vārds? Kā kur reizi. Lielākoties beats, bet kā kur reizi. Labi. Vai tu seko līdzi savam uzturam un kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Sekoju līdzi uzturam. Tas ir no sporta laikiem un no mammas. Pasta, makaroni. Jā. Ar ko? Ar saldo krēmiņu. Kaut kādu sieriņu. Vista vai jūras vai tikai sieras? Zini kā, īstenībā perfektais makarons man, ko es šeit tad uztaisu, ka es vienkārši gribu kaut ko super garšīgu, uzvāru makaroniņu, piecepšu sīpoliņu, atsevišķu spannas, uzvārīju to makaronu, pēc tam ielieku, tad, kad ūdens ir nokāsis atpakaļ katlā, pielieku labu sviestiņu, pielieku vegetiņu, samaisu visu kopā, uzlieku spanniņas, apceplu kopā to ar sīpoliņu. Bomba. Pamēģinām mājās visu šo recepti. Ja jums nav nekā mājās, paņemiet visu to, ko Aimīna Laus teica. No leduskapa. Tas nav nekad baigi oriģināls, bet jā. Garšīgi. Labi. Man ir jautājums par tavu tetovējumu tev zem acis War. Yep. Un sarkanā līnija pāri viņam. Yep. Vai tu vari kaut ko vairāk par viņu pastāstīt? Vai tas radās abi kopā? Vai tas sākumā bija viens un pēc tam bija otrs? Radās atsevišķi. Sākumā bija tikai War. Kas bija gan kā atgādinājums, gan reprezentēšana tam, kam es gāju cauri. Tas bija par to manu iekšējo cīņu, un ka tas bija atgādinājums arī par to, ka tā iekšējā cīņa ir, ka man ir jāuzvar tie mani vēlni, ka man ir jākustās uz priekšu. Un tad notika situācija mūsu netālajā kaimiņu valstī, un tad es jūtu, ka tam vārdam paliek pārāk smaga nozīme, kas vairs nav saistīta ar manu personīgo dzīvi, un jūtu un sapratu, ka man ir jādara zinām gan sev, gan cilvēkiem, kas uz mani skatās, par ko es esmu, un ka ārējie kari noteikti nav nekas tāds, ko es atbalstu, un radās divos posmos. Tas arī varētu tikpat labi simbolizēt to kaut kādu periodu beigas, kad arī tas lielais karš, un varbūt viņš ir palicis mazāks. Arī, jā. Jā, vai tavuprāt miera stāvoklis var eksistēt visu laiku? Nē, vispār nevar. Nav tāda lieta kā pilnīgs miera stāvoklis. Mēs varam būt mierīgāki, vai kaut kas var būt mierīgāks, bet miers kā tāds neeksistē. Bet, ja mēs pastamies uz mūkiem, viņi droši vien arī tur karo kaut ko iekšā, un varbūt tas varētu būt interesants. Jāpasauc kādu mūku parunāt. Kā uz to skatās prātu droši vien, ka mūki var dabūt arī pilnīgā miera stāvoklī, bet tāpatām ir kaut kas apakšā, kas ļauj tam miera stāvoklim būt. Un tas atkal vairs nav miers, kas ļauj tam mieram būt. Tā kā ejot tādos dziļākajos lejeros, pilnīgs miers nepastāv. Es esmu redzējis, piemēram, ir bijis gadījumi, ka mūki aizdedzinās ar benzīnu, aplējās, un viņš nosēž tur arī miera stāvoklī līdz pašām beigām. Tas ir skills. Tas ir skills. Es domāju, viņiem arī tādiem arī nekas cits netraucē var dzīvē. Ja pat aplējies ar benzīnu, viņš neko neiebilst. Čilo. Kas ir tavs mīļākais Aimīna Lava apģērbs?
Tev ir, starp citu, mēs neprunājam par apģērbiem, Lau. Keponi ir vēl kaut kas? Man zeķīts patīk, tāpēc, ka man kā basketbolistam zeķes vienmēr ir bijusi tāda ļoti svarīga lieta, jo zeķi ir tas, viens no mazajiem, retajiem apģērba gabaliem, ko var redzēt, kad tu esi uz laukuma. Un tad jau esot mazam, es domāju, ka krūti būtu, ja man varētu būt savas zeķi. Un tad tagad jau pusotru gadu man ir savas zeķes. Nice. Kas vēl ir? Keponi, zeķes? Viss kaut kas ir keponi, ir ziemas bīnī, ir šālis, ir hūdī, ir garo krakli, ir t-shirt, ir vieglāk t-shirt, ir smagāk t-shirt, ir vieglāk hūdī un netik viegli hūdī. Viss kaut kas ir, jā. Tā kā visi tie, kas vēl nav gatavi sezonai vasaras, tad jūs tikko dzirdējāt klāstu. Kvalitatīvākais apģērbs pasaulē. Ir tikai viena iespēja to pārbaudīt. Yep. Jūs jau zinat kāda. 5 lietas, ko grib izdarīt, līdz albums nonāks publiski klausāmā formā. Jānofilmē mūzikas video, jānofilmē promo video, jāpabeidz masteri, jādabona pants intro gabalam, jānofinalizē albuma vāciņu. 5 svarīgas lietas, kas jāizdara. Tālāk, kas ir ierasta lieta, kas kā tradīcija notiek tavā koncī? Pirms eju uz skatuves, atrodu kādas 3, ja nesanāk 3, vismaz 1 minūti. Vienkārši aizvērt acis, sagatavoties, nomierināties, cik vien sanāk nomierināties, un tajā pat laikā arī uzkurināties, kā tas brīdis sev pirms koncerta, kas ir mans tāds rituāls, pirms kāpju stage. Tas ir tas pīķa brīdis, kad ir anxieties, protams, lielākoties jau viņš uzreiz pāriet, kad uzlien uz stage. Nav variantu. Tas ir tas, ko es dzirdu no daudziem artistiem, tas, ka visiem ir tas uztraukums, un ja tev viņa nav, tad tu vari, principā, tu nemaz nekāpt augšā. Manem. Tālāk, tavs iecienītākais sonki, jeb tonalitāte, kāda, kad tu izvēlies bītus, uz kuriem augt? Neizvēlos speciāli pēc tonalitātes. Nē, nav tāda viena. Ir kaut kādas 1, 2, protams, kuras ir dominējošās, bet es pat tev tagad nepateikšu no galvas. Es pieņemu, ka tas varētu būt E minors. Es to bez dažiem tādām, es to nopratu pēc tā, kad mēs tur kaut ko komunicējam pa bītiem. Tagad rīta saulē ir daudz C minora arī. Viss kaut kas ir. Labi, tad nākamais jautājums ir biežāk pieļautās kļūdas ar autotune. Droši vien uzlikt nepareizo tonalitāti, jā. Īstenībā ar tūnu nav bijušas liela nekādas problēmas. Pirms tam vienmēr sagatavojamies, izjām vēlreiz visam cauri un katrai dziesmiņai savs settings. Tā kā ar tūnu gan nav bijušas nekādas problēmas. Tad es ceru, ka arī nebūs turpmāk. Nebūs. Tas, laikam, tas, ko es teicu, ir biežāk, ko es esmu pamanījis. Končos, ka tur pa to pedāli ar kājas paēdē aizšai kaut kur garām uzliec, nevis tur F minoru uzliec, nākamai dziesmai G minoru. Man pedāls visu laiku ir pie krišiņa, pie pults, tā kā man par to nav jāuztrauc, viņš visu smuki kvalitīvi izdara un nav kļūdījies. Vienam izdarīt visu, tas ir, protams, daudz sarežģīt multitasks baigais. Jop. Tā, labi, kontrola jautājums. Es nezinu, vai tu jau nojauti, to es arī tev prasīju, lai tu padomā par to jau iepriekš. Tava sliktākā darba pieredze. Viss, tas ir varbūt jebkas, kas ir saistīts ar darbu kaut kādu, kur tu esi strādājis pie kaut kā. Sliktākā, bet tāpat laikā arī labākā darba pieredze bija aizbraucis ar savu čomu uz Miami vasarā, ķip ar domu atrast darbu, bet protams, nekādas darba vīzes nav. Viņam bija studenta vīza, viņš studēja Amerikā. Es biju vienkārši ar turistu vīzu. Un, protams, darbu īsti atrast nevar. Mēs izstaigājām visu pilsētu, kafejnīcas, construction saitus, jebko, visu kaut ko mēs tur mēģinājām. Nekur mēs nevarējām dabūt darbu, bet tikām aizgājām uz vienu construction saitu arī vēlreiz, mēģinot kaut ko dabūt. Nebija uz vietas priekšnieks, neprasīja mums vajadzīgos papīrus, sākām strādāt. Tas viss bija ļoti interesanti, bet, Miami pa dienu, latviešu cilvēkam pilnīgi neizturami grādi, vasaras sezona, biezās džinsenes, krekli vairāki virsū. Tu
kustoties vien jau svīsti, un tajā laikā mēs tā 20-gadīgi latviešu puikas, dubļus šķūrē, visus sūdīgākos darbus, ko viņi var iedot, deva mums. Un sākās darbs 6 no rīta, un tad kaut kādā 4., 5. dienā darot to darbu jau bija tāda bļoda, ka viens slīdām kaut kur stūros, mēs starp citu taisījām veikalu. Un es ļoti gribu kaut kad aizbraukt uz Miami un ieiet tajā veikalā, jo viņš noteikti ir gatavs, un es varētu teikt, ka esmu palīdzējis šo veikalu uzcelt. Līdām kaut kur stūros aiz dēļiem, bišķiņ nosnausties, kad nevarēja vairs izturēt, un tad bija arī tāda lieta, ka pie ieejas stāvēja šitā būdiņa, toitojs, un tad jau 40 grādos, protams, tas toitojs bija ļoti krimināls, bet tā bļoda bija tāda, ka mēs uz maiņām arī gājām vienkārši nosnausties pa kādām 5 minūtēm tajā toitajā, un ar visu to, ka tā sūda smaka bija nepanesama, bet tas nogurums bija tik liels, ka pabūt arī toitajā ar aizvērtām acīm uz dažām minūtēm arī bija svētlaime. Vismaz jautājums, vai samaksāja beigās? Samaksāja, ar ko mēs, protams, riskējām. Jūs strādājat, cik es saprotu, bez Jā, atnāca priekšnieks, paprasīja papīrus, teicām, ka nav, bet tāpat mums izrakstīja čekus, un tad tā kā filmās rāda, aizgājām ar čekiem uz kaut kādu veicītu un izkašoja mums ārā. Jā. Un mēs pat, man liekas, kaut kādus $800 katrs pa to nedēļu uztaisījām. Tā kā. Čotka. No Amerikā 800, protams, nekas nav, bet Latvijai tas tā jau, kad tas bija? Tas bija jau pirms 7 gadiem, tā kā arī tad jau vēl bija ok. Vēl bija ok, tagad jau, man liekas, 2 reizes viss izaudzis, un tas vairs nav ok. Labi, tad runājot par naudu, stulbākais tavs pirkums dzīvē? Nav bijis viens tāds stulbākais pirkums, tas vairāk ir saistīts ar to, kāds bija mindsets par naudu pirms gadiem un kāds viņš ir tagad. Ar tagadējo prātu pirms 7 gadiem noteikti būtu jau ātrāk sācis domāt par ieguldīšanu, par asetu diversificēšanu un tādām lietām, kas vēl pirms gadiem, pirms 7, 8, 9, 10 gadiem vēl nebija tik aktuāli. Bet jā, tajā pat laikā neko no tā nenožēloju, izbaudīju dzīvi, pirku foršas lietas, jā, iemācījos visu kaut ko, tā kā krūti viss tāpat. Katram pirkumam ir savs laiks, vai ne? Jop. Labi, pēdējais jautājums. Ko nevajag darīt uz skatuves? Pirmais, kas man ienāca prātā, bija kakāt, bet tas laikam ir tas ir laikam pašprotam. Biksēs, domāju, vai vispār? Vispār. Varam palikt pie tā, ka nevajag kakāt uz skatuves. Jā. Nevajag. Nekādā formātā. Pirms Kaizera beata es vēlos pateikt, ka šoreiz mums ir jauns atbalstītājs un, protams, liels shoutouts atbalstītājiem, jo bez viņa mums būtu grūtāk uztaisīt šo lielisko raidījumu. Un varbūt pirms repošanas un pirms mūsu muzikālās performances mēs varam bišķiņ atļauties iedropēt, bet ne pārāk daudz, lai, tu jau zini, kā tas ir, ka mēlis sāk mežģīties, jā? ir bijuši reiz. Jā, bet starp citu viņiem jauns dzēriens, tequila lime flavor, šāds. Es šitādu bērnībā nebiju dzēris. Es biju dzēris visus pārējos dēlēts bērnībā, ar enerģijas dzēru un visus pārējos, bet jā, labs uz pohām, kā saka. Šodien man nav pohas, es pieņemu Amīnu Lavu arī nav pohas, bet mēs pagaršosim. Tu vari pacienāties. Bet daudz nedzeram. Nē, lūpiņu apslapināt. Daudz nedzeram, mums jāatstāja vēl nākamiem viesiem. Vienu to pašu pudels, lai korķē vaļā. Davai sasitam tad jau, un tad jau let's go. Kaizera beats, yeah. Kaizera beats uz beata Amīnu Lavu. Aiziet! Yeah. Pow. Ej, fujak, vai tu esi tas, ko tu saki? Vai tu esi tas, ko tu raksti? Vai garām ejot noliec visus, kur ir fakti? Ja domā, esi labāks, kaut ko nesaprati? Vai saviem faniem es pie sirds kaņonē? Vai tevis dēļ kāds gatavs mirt ceru, jā?
Mēs uzvaram un mīlam lokā visi čaklī. Jau 18 gadus kājās mani čaki. Ja tu pret mani manus soļus, tas nekādi nemainīs. Ja paliksi uz vietas, paliec nemainīgs un nemanīts un nevarīgs. Vai tev nebail, bez tevis nekas nepaliks, man ir bail. Tāpēc stumjies savu sūdu, pieļau 110 kļūdas. Jā, to bija par suni, tāpēc uzcēl savu būdu. Jā, to bija par putni, tāpēc izlec no būra. Tagad skaties, kā es protu, pacēlu sev zodu. Nomainīju ienākumus, pacēlu sev godu. Skaties, kā es protu, man ir vairāk zobu. Nomainīju ieradumus, sakņoju savu koku. Yeah, mana dāma ļoti spīd, viņas izrabas maids. Jūtos tā kā kāza mīrs, jo šis ir mans laiks. Visas vecās kāzas mīrs, jo šis ir mans laiks. Mans laiks. Vai tu esi tas, ko tu saki? Vai tu esi tas, ko tu raksti? Vai garām ejot noliec visus, kur ir fakti? Ja domā, esi labāks, kaut ko nesaprati. Vai saviem faniem mēs pie sirds gaņonēm? Vai tevis dēļ, kas gatavs mirt, ceru, jā. Mēs uzvaram un mīlam lokā visi čaklī. Jau 18 gadus kājās mani čaklī. Yeah. Ej, fujak. Tas bija Amin Lavas Kaizera bīta. Ej, fujak. Yeah. Yeah. Kaizera bīts. Yeah. Uz tādas mierīgas un vaibīgas nots mēs arī varam šodien beigt. Paldies, ka atnāci! Wow. Kā vienmēr bija patīkami parunāt par visādām labām lietām. Varbūt tev ir vēl kas sakāms skatītājiem, pirms mēs slēdzam šo bodīti ciet. Tikko IG arī tika izņots. Šogad I Mean Love būs vēlreiz pozītī. Drīzumā nāk ārā Rīta saule. Klausieties! Kvalitīvs projekts, un lai visiem ļoti laba vasara. Let's fucking go! Yes, un šī ir priekšpēdējā epizode šai sezonai. Būs vēl viena epizode, un tad mēs arī ejam nelielās brīvdienās uz vasaru, un nākam sezonu esam atpakaļ. Tā kā noskatieties visu, noklausieties visu, kas nav redzēts, kas nav dzirdēts no šī visa, un tiekamies, tagad jau tiekamies pavisam drīz. Čau, atā visiem! Šis ir beats un vārds. Yeah, šis beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds.